Tātad šodien mūsu tēma ir par preču uzskaites atskaitēm, bet es gribētu sākumā parunāt ne tikai tieši par konkrētām atskaitēm, kur tiek uzglabāti materiāli vai produkcija, bet parunāt arī par tehniskajām iespējām, kādas iespējas ir vispār sistēmā, lietojot atskaites šīs visas pamatpogas, pamatlietas, lai jūs arī tehniski labāk izprastu pašu atskaišu lietošanu. Tātad, ko mēs šodien apskatīsim? Mēs apskatīsim klientu pasūtījumu modelī, pāris atskaites pasūtījumos piegādātājiem, noliktavas modulī un realizācijas modulī. Ražošanai mēs šodien nepieskaramies, jo ražošana ir pilnīgi cita tēma, bet šie 4 moduļi ir tie, kuros mēs apskatīsim atskaites, kas ir par un ap analītiku, kas saistīta ar preču un produkcijas uzskaiti. Ieteikumi darbā ar atskaitēm ir tādi, ka mēs pirmkārt jau ļoti svarīgi ir zināt, ko jūs vēlaties redzēt šajā atskaitē. Ja jūs paņemsiet atskaiti par visiem artikuliem, pieņemsim noliktavas atlikumu, šo te populārāko atskaiti. Ja jūs paņemsiet atskaiti par noliktavas atlikumu un paņemsiet par visiem artikuliem, par visām noliktavām, par visām artikulu grupām, tad un gribēsiet redzēt tikai vienu artikula informāciju, tad jums būs ļoti grūti šo atskaiti pārskatīt, sevišķi atskaiti būs uz vairākiem simtiem lapu. Tātad jums ir jāzina konkrēti, ko jūs gribat zināt un ko jūs gribat redzēt šajā atskaitē izvadām. Un jo precīzāk ir atlase, jo ērtāk lietojama ir atskaite. Tātad, jo jūs precīzāk šos atlases parametrus atskaitē nodefinēsiet, jo būs vieglāk arī atskaiti lietot. Kas ir vēl svarīgi atcerēties, ka sistēma atskaitēs var attainot tikai tos datus, kas ir ievadīti sistēmā. Ja jums sistēmā nav ievadīti kaut kādi artikula parametri vai reģistrētas šīs te kaut kādas preču saņemšanas vai preču norakstīšanas, tad atskaite arī šos datus nevarēs attainot. Tātad tas, kas ir ievadīts sistēmā, to varēs arī no sistēmas dabūt ārā. Un lielus datu masīvus bija arī viens jautājums jau no šiem pieteikšanās anketām, vai mēs varam dabūt datus ārā un kaut kādā veidā savienoties ar BI rīkiem. Jā, mums ir šobrīd jau savienojums ar Power BI rīku, kur var šos datus, ne tikai pašas atskaites, bet pašus datus jau dabūt ārā uz Power BI un analizēt tādos šķērsgriezumos, kā jums tas ir nepieciešams. Un ja tie ir ļoti daudz dati, tad sistēmā, es teikšu tā, vairāku simtu lapu liela atskaite, viņa būs daudz nepārredzamāka, bet tad, ja jūs šo atskaiti jau kaut kādā veidā pēc saviem biznesa procesiem sastrukturizēsiet, piemēram, BI rīkā, tā jau būs daudz ērtāk un vieglāk lietojama. Tas ieteikumos par atskaitēm. Tātad, kā mēs strādājam ar atskaitēm sistēmā? Un šobrīd es pārslēgšos uz pašu sistēmu, lai jums varētu parādīt tās lietiņas jau sistēmas līmenī, nevis tikai uz slaidiem. Un, ja kāds grib, var arī līdzi darboties sistēmā. Tātad par atskaitēm. Pirmkārt jau, ja mēs skatāmies, tad visas atskaites, kuras ir atrodamas sistēmā, dzīvo katra moduļa sadaļā atskaites. Noliktavas modulī ir visas noliktavas atskaites. Savukārt, ja mēs pārslēgsimies uz kaut kādu realizācijas moduli, šeit jau būs visas realizācijas atskaites. Tā ir viena vieta, no kuras jūs varat izsaukt atskaites, bet otra vieta, no kuras var izsaukt atskaites, ir neņemsim klientus, paņemsim artikulu sarakstu. No sarakstiem caur 3 punkti. Šeit ir artikulu statusa atskaite, šeit ir noliktavas atlikums, šeit ir artikulu kustības pārskata atskaite. Tas ir vēl viens veids, kā var populārākās atskaites ātrāk izsaukt. Un, protams, vēl viens veids ir arī caur 3 punkti no ieraksta. Šeit arī ir gan noliktavas atlikuma atskaites, gan arī artikulu kustības pārskata atskaites. Tātad ne tikai šajos sarakstos, bet arī no ierakstiem ir iespējams ātri un ērti izsaukt nepieciešamās atskaites.
Ja mēs runājam par pašu atskaites jau logu specifikāciju, tātad šeit man ir noliktavas atlikuma atskaite, kuru es esmu favorītojusi jau uz savas darba virsmas, tāpēc zvaigznīte ir melnā krāsā. Tas nozīmē, ka jūs arī uz šīs atskaites varat likt uz darba virsmas, ar kurām jūs biežāk strādājat. Un pati atskaite sastāv no laukiem, kuros jūs varat ievadīt atlases vērtības, kā arī dažādi lauki, palīglauki, ar kuriem jūs varat mainīt šķērsgriezumus. Vai nu ir saspiestāka atskaite vai detalizētāka atskaite, arī šeit jūs varat to navigēt, kā arī atskaitēm ir papildus filtri. Ja ir kaut kādas atlases parametrs, kas nav pievienots šeit, jūs mierīgi varat šo atlases parametru, piemēram, svītrukods. Ja? Tātad, ja jūs zinat svītru kodu, tad jūs varat pēc svītru koda arī veikt atlasi. Un, ja jūs vēlaties, lai tas svītru kods arī parādās jau atskaites šajā izvadē, tad jūs pieliekat šo zvaigznīti melnā krāsā. Tad, kad viņa būs, tas nozīmē, ka tas svītru kods tiks arī izvadīts pašā atskaitē. Tātad papildus parametrus mēs droši varam pievienot klāt, ja šeit ir par mazu šo atlases parametru. Nākamā lieta, ko es gribēju jums parādīt šeit, ko varbūt retāk lietotāji lieto, ir tāda 3 punktīte. Un te ir daudz un dažādas iespējas, kā mēs varam ar šīm atskaitēm strādāt. Pirmais, ko mēs varam izvēlēties, ir papildus atskaites parametri. Ja mēs nospiežam šo podziņu, tad parādās papildus atskaites parametri. Zem šīs sadaļas tātad te ir valoda. Mēs varam izvēlēties valodu, kādā paskatīties atskaiti. Tātad, piemēram, angļu valodā. Bet atceramies, paņemsim angļu valodu un mēs paņemam atskaiti un lūk, šeit ir angļu valodā gan kolonu nosaukumi uzreiz parādās, gan arī total. Bet šie atskaites kolonu nosaukumi tulkojās, bet netulkojās. Ja jums ir rakstīts šorti sieviešu, viņi neiztulkosies angļu valodā. Paši dati netulkojās. Tulkojās atskaites kolonas angļu valodā. Nu, lūk, nākamais, kas vēl ir pie papildus parametriem, ko mēs varam izdarīt, ir nerādīt atskaites datumu. Katrā atskaitē automātiski izveidot atskaiti rādās gan datums, kad šī atskaita ir veidota, gan arī pulksteņa laiks. Varbūt kādam nav vēlme rādīt šo datumu atskaitē, kad tā atskaita ir tapusi, tad to var arī noņemt nost. Ainava orientācija. Ainava orientācija nozīmē to, ka atskaite parasti ir šajā vertikālajā skatā, bet ja mēs gribam, lai tā atskaite ir labāk redzama, pieņemsim, uzliksim šobrīd arī noliktavas atlikuma atskaitei ainava orientāciju. Un ja mēs paskatāmies šādi ainava orientācijā, tad jau šī atskaite ir platāka un daudz plašāk redzama. Tas ir noderīgs tām atskaitēm, kurām ir ļoti, ļoti daudz kolonu, un šajā vertikālajā skatā viņa ir nepārredzama. It sevišķi tad, ja jūs pieliekat klāt kaut kādu papildus kolonu, kā es tikko pirms tam rādīju ar papildus filtriem, tad jau iespējams, ka jums arī uzreiz jāņem šī atskaite ainava orientācijā, lai viņa būtu daudz, daudz pārredzamāka. Nu, lūk, tātad ir visādi šie papildus parametri. Kas ir vēl šeit? Saglabāt kā jaunu atskaiti, tas nozīmē, ka mēs varam noliktavas atlikuma atskaiti saglabāt pilnīgi jaunu, kā jaunu atskaiti, piemēram, noliktavas modulī. Nu, pamēģināsim. Es ar šiem pašiem atlases parametriem, kādi man ir, saglabāšu jaunu atskaiti sev kā lietotājiem 4. Ja jūs gribat, lai to redz visi lietotāji, tad mēs dzēšam ārā lietotāju, un tas būs pieejams visiem. Automātisko palaišanu neliekam un rakstam īpašais atlikums, piemēram. Un tas man šobrīd atradīsies modulī realizācija, jo es pats šeit atrodos arī modulī realizācija, bet mēs varam arī nomainīt moduli, kurā tas atradīsies. Piemēram, mēs varam pateikt, ka tas būs noliktavas modulī šī atskaite un saglabājam.
Un šī atskaite tiek saglabāta ar kaut kādiem īpašiem atlases parametriem, īpašiem gadījumiem, lai cilvēki zinātu, ka šo īpašo atskaiti laižot, viņa vienmēr palaidīsies ar konkrētiem atlases parametriem. Un, ja mēs tagad aiziesim uz noliktavas moduli atskaitēm, īpašais atlikums. Lūk, šī atskaite ir saglabājusies. Un, jā, mēs katram lietotājam varam sadefinēt kaut kādas atskaites, lai viņam katru reizi nav jāmaina atlases parametri un sadefinēt šīs atskaites. Savukārt, tajā brīdī, kad mēs šo atskaiti vēlamies dzēst, tad mums arī ir dzēst definēto atskaiti, un šī atskaite no saraksta tiek dzēsta. Tāpat no atskaitēm mēs varam veidot arī diagrammas uz desktop darba virsmas, tā kā šī diagramma ir izveidota. Tātad, ko mēs darām? Mēs atveram šo atskaites parametrus, veidot trīspunkti un saglabāt kā jaunu diagrammu. Un tad šeit ir jāizpilda visi šie atlases parametri, ko jūs gribat redzēt, vai tā būs stabiņu vai riņķa diagramma, ko jūs gribat redzēt, piemēram, noliktavas atlikumu naudā vai skaitā. Te var arī norādīt, piemēram, cik daudz kolonnas rādīt. Mums interesē tikai top 10 pārdotākie vai top 10 lielākā atlikuma artikuli, bet es neiešu dziļi daudz šajās diagrammas veidošanā. Tāpat arī ir iespējams šo atskaiti pievienot periodiskajām darbībām. Tātad atskaites periodiskās darbības savukārt ir tāda funkcionalitāte, ka jums, piemēram, katru pirmdienu visiem pārdošanas aģentiem ir jāizsūta neapmaksāto rēķinu žurnāls par katram aģentam, par viņa klientiem, kuri kavē. Un tad aģenti, saņemot šo atskaiti, redz, kuriem klientiem ir jāpiezvana un jāatgādina, piemēram, par neapmaksātajiem rēķiniem. Un aģentam nav pašam jāiet sistēmā šo atskaiti veidot, viņam tā tiek nosūtīta uz e-pastu. Tātad noliktavas atlikumu arī iespējams ir kādam cilvēkam jāsūta regulāri uz e-pastu, lai varētu sekot līdzi kaut kādām noteiktām preču grupas atlikumiem. Saglabāt kā noklusējuma parametrus visiem lietotājiem, tas nozīmē to, ka es vēlos, piemēram, lai visiem lietotājiem būtu pārskatā pa grupām, tikai ar negatīvs atlikums mums nav, artikulus dokumenti, piemēram, kaut kā tāda atlase, un es saku šobrīd saglabāt kā noklusējuma parametrus, saglabāju, parametri saglabāti, un nākamajā reizē varot vaļā sistēmu, man jau šis punktiņš ir ielikts kā noklusētā vērtība. Tātad mēs varam saprast, ar kādiem parametriem ir vislabāk strādāt jūsu kompānijā, un uzlikt jau šos parametrus kā noklusētos parametrus, lai katru reizi cilvēkam verot vaļā nebūtu jāliek šeit punktiņš, ja viņš ir šeit. Ja? Un atvērt atskaites specifikācijas ierakstu, tas nozīmē, ka mēs vienkārši atveram šo specifikācijas ierakstu jau ar tādiem atlases parametriem un varam šeit kaut kādus atlases parametrus tādā cipariskā veidā mainīt. Bet tas nav tik populārs, jo šeit jau visus atlases parametrus var atlasīt. Savukārt šeit šīs podziņas, tātad izgājām caur trīspunktei, zvaigznīte nozīmē, ka mēs favorītojam uz darba virsmas, savukārt šī poga nozīmē to, ka es esmu, piemēram, atlasījusi noliktavu, es esmu atlasījis kaut kādu artikulu, vēl varbūt kaut kādu datumu ielikusi un saprotu, nē, šeit viss ir nepareizi, šādu atskaites nevaru. Es vienkārši nodzēšu visus šos savus atlases parametrus, lai nebūtu jāiet katrā lodziņā un jādzēš ārā atlasīto parametru informāciju. Ar šo podziņu vienkārši ātri un ērti izdzēšam atlasīto informāciju. Tagad mēs palaidīsim atskaiti un aiziesim uz vēl vienu pogu rindu, kas ir svarīga. Šī ir atskaite jau izveidota, un šeit ir pogu rinda, par kuru mēs arī parunāsim. Tātad pirmā podziņa nozīmē to, ka jums katru reizi nav, ja jūs saprotat, vajadzēja savādākiem parametriem paņemt atskaiti, tad mēs vienkārši ar šo knābīti ejam atpakaļ un atgriežamies, pamainam kaut kādus parametrus atlasē un atkal laižam atskaiti. Nevis katru reizi varam ciet un ejam atpakaļ uz laišanu. Te ir druka, tātad mēs drukājam atskaiti. PDF saglabājam kā PDF failu, vai arī šeit ir Excel podziņa, tātad mēs uzreiz šo atskaiti dabūjam uz Excel. Excel es tagad nevēršu ciet, tas man noderēs.
Savukārt šeit mēs varam arī šo atskaiti automātiski nosūtīt uz e-pastu, ja mums ir definēts kaut kādi saņēmēji, vai arī šeit mēs varam no adresātu saraksta saņēmējus paņemt, vai nu mums ir teksts, kas ir definēts jau pirms tam, ko mēs nodefinējam, vai arī mēs varam rakstīt savus tekstus iekšā un sūtīt jau e-pastā šo atskaiti, un e-pastam šī atskaita pielikumā būs kā PDF failiņš. To mēs varam darīt, un šī podziņa nozīmē to, ka mēs šo atskaiti nokopējam, dati ir nokopēti atmiņā, varam vaļā Exceli un iekopējam šos datus, kur mums vajag. Bieži vien ir nepieciešams salīdzināt, piemēram, noliktavas atlikumu analītiku ar galveno grāmatu. Tad vienu atskaiti mēs varam atvērt Excelī, un otras atskaites datus mēs varam piekopēt klāt tajā pašā Excelī salīdzināšanai, netaisot divus Excelus, bet vienkārši nokopēt tieši tos datus un ielīmēt tajā vietā, kur mums tas ir nepieciešams. Tātad šī ir tā podziņa, ka mēs tā kā atmiņā saglabājam to atskaiti un iekopējam, kur nepieciešams. Un tad ir šāda podziņa, veidot uzdevumu. Tātad mēs skatāmies atskaiti un domājam, kleitai bija jābūt vairāk vai mazāk atlikumā, jānosūta kādam, lai pārbauda, vai arī cena nav kārtībā, mums cena nepatīk. Nu, lūk, un tad mēs spiežam veidot uzdevumu un veidojam uzdevumu cilvēkam, pārbaudiet atskaiti, kas pievienota pie uzdevuma un veidot. Varam arī saglabāt noklusējumā, un šeit man parādās jau uzdevums, kas man ir uzdots, un noliktavas atlikuma atskaita ir pielikumā. Es pati sev iedevu šo uzdevumu kā lietotājam. Lūk, šeit ir visi uzdevumi, kas uz mani ir uzlikti, un es atvaru, un man ir uzdevums atskaita noliktavas atlikums. Es varu vaļā, skatos, pārbaudiet atskaiti, kas pievienot pie uzdevuma. Varu vaļā, un man viņa uz otra ekrāna atvērās, bet tā tad man ir atvērusies atskaite, un tad jau es skatos, kas man tur ir jāskatās. Te var arī pierakstīt konkrētus artikulus, kas jāskatās, kāpēc kādi atlikumi, tādas cenas. Pa taisno varam no sistēmas nosūtīt citam Moneo lietotājam uzdevumu, lai paskatās atskaiti. Nav jātaisa PDFs, nav jāsūta e-pasts, bet pa taisno tas ir izdarāms. Nu, protams, šīs ir lupiņas, kur mēs varam minimizēt un maksimizēt šo skatu. Nu, un ja mēs, piemēram, pamainām kaut kādus datus sistēmā un atskaita tajā brīdī ir atvērta uz ekrāna, ar šo podziņu mēs pārrēķinām datus, lai iegūtu jauno patieso informāciju pēc kaut kādu izmaiņu veikšanas sistēmā. Tas ir par un ap tādu atskaišu lietošanu tehniskajām niansēm. Tātad par klientu pasūtījumu. Iesim tagad uz klientu pasūtījumu moduli. Un viena no klienta pasūtījuma atskaitēm, ko es vēlētos parādīt, ir klienta pasūtījuma status atskaite. Šo atskaiti var arī atvērt no paša klienta pasūtījuma ieraksta. Klienta pasūtījuma status atskaite, šeit ir iespēja rādīt, kādas mēs gribam kolonnas šajā atskaitē redzēt, bet kāpēc mēs šo atskaiti lietojam? Mēs šo atskaiti lietojam tādēļ, lai tad, kad mums piezvana, piemēram, klients un saka, kas notiek ar manu pasūtījumu 240018, un jūs varat vaļā šo klientu pasūtījumu atskaiti un skatāties, ka jūs kaut ko jau esat nosūtījuši, 7 gabalus šeit, 5, 8, 3, tātad 3 gabali vēl nav nosūtīti, viņi jums arī nav atlikumā pieejami, nu, un tad jau jūs varat iet un skatīties šim artikulu kustības pārskatu, piemēram, ar detalizāciju, vai šis artikuls ir vispār pasūtīts, ja viņš ir pasūtīts, tad kurā datumā būs pieejams, un komunicēt ar klientu, redzot šo pasūtījumu, vai arī klients jums var teikt, ziniet, kad jūs nosūtījāt, mēs vēl neesam saņēmuši. Jā, tātad, lūk, ir redzams, ka 17. datumā nosūtīšana ir izveidota, nosūtīšanā ir nosūtītas šādas preces, arī šis jums uzreiz parāda, ka šis pasūtījums jau ir daļai izpildīts, un jūs varat noziņot klientam, kad nosūtīšana ir veikta. Kā arī
kad ir izrakstīts rēķins un ka rēķins ir izrakstīts, un ja tas būtu nosūtīts pa e-pastu, tad arī jūs varat pateikt, jā, šis rēķins bija izveidots, nosūtīts pa e-pastu. Tātad klienta pasūtījuma status atskaite ir viena no tām svarīgākajām atskaitēm klienta pasūtījuma modulī, kura parāda informāciju gan par to, kas notiek ar katru pasūtījuma rindu, tātad cik ir nosūtīts, cik ir rēķinā, vai ir citos klientu pasūtījumos arī šī prece šajā brīdī, vai viņa ir piegādātāja pasūtījumos pasūtīta, kāds ir iztrūkums, un arī to, kas vēsturiski ir noticis ar šo klientu pasūtījumu, vai ir bijuši nosūtīšanas vai rēķini. Tas ir ar šo atskaiti ļoti bieži strādā aģenti, pārdošanas aģenti, tad, kad viņiem ir nepieciešams kaut kādā veidā tieši par konkrētu pasūtījumu uzzināt smalkāku informāciju. Jo pašā klienta pasūtījuma sarakstā, ja mēs atlasīsim šo kā viņš bija? Šo pasūtījumu mēs redzam, jā, ka tur ir daļēji nosūtīts, ka rēķins arī par daļēji ir izrakstīts, bet mēs neredzam konkrēti par ko, cik, kas, un arī šajā brīdī šo pašu klientu pasūtījumu atskaiti jūs varat šeit redzēt pasūtījumu status, un šī atskaite atverās tāda pati, kādu es tikko biju izsaukusi no atskaišu saraksta. Tā ir viena atskaite. Vēl viena būtiska atskaite, kas ir klienta pasūtījuma modulī, tās ir plānotās nosūtīšanas. Šī atskaite ir domāta, lai jūs varētu kontrolēt un redzēt, cik daudz jūs esat kavējuši klientu pasūtījumus saviem klientiem, un ja jums, piemēram, uzņēmumā viens no KPI-iem ir samazināt kavētos klientu pasūtījumus, tad šobrīd palaidīsim šo atskaiti vispār bez nekādiem atlases parametriem, un es redzu, ka man ir kaut kādi atlases parametri, laikam man bija tomēr, bet šeit es redzu, ka klientam esmu kavējusi, šim klientam tieši very important client, es esmu šo pasūtījumu kavēju jau vēl pat neesmu nosūtījusi 68 dienas, šeit 28 dienas un šeit 62 dienas. Ja mēs aiziesim atpakaļ uz atlases parametriem, jā, man bija detalizēti, nerādīts slēgtos, tikai nosūtīts, nav nosūtīts, pārskats. Paņemsim šādi atlases parametrus, un te es redzu visus, šeit ir daļai nosūtīts, bet es arī kavēju. Tātad, man tas KPI nav ļoti labs, jo es esmu visus savus pasūtījumus, kas man ir bijuši, kavējusi. Un tikai kavētos izņemsim ārā un paskatīsimies, kā man klājās. Jā, šeit es esmu, piemēram, 7 dienas ātrāk nosūtījusi. Šeit es esmu tieši precīzi tajā dienā nosūtījusi. Te es arī dienu ātrāk esmu nosūtījusi. Šo es 6 dienas ātrāk. Tātad ne visu es kavēju, bet ir viens klients, kuram man šīs piegādes kavējas. Un tad es varu skatīties un pētīt, kāpēc tā notiek un kur ir tā problēma. Savukārt klientu šajā plānotās nosūtīšanas atskaitē mēs varam atlasīt gan konkrētu periodu, par kuru mēs gribam analizēt šos kavējumus. Piemēram, mēs gribam analizēt kavējumus par pagājušā mēneša, vai mēs esam kavējuši pagājušā mēnesī klientu pasūtījumus. Mēs varam atlasīt, protams, konkrētu klientu pasūtījumu, plānoto nosūtīšanas nedēļu, klienta kategoriju, vai konkrētam aģentam mēs kavējam kaut kādus pasūtījumus, vai kaut kādas konkrētai pasūtījumu klasei, no konkrētas noliktavas varbūt mēs gribam analizēt plānotās nosūtīšanas konkrētam artikulu grupai. Tā kā tās iespējas ir daudz un dažādas, un to es arī gribu jums teikt, ka šīs atskaites, kuras var lietot sistēmā, viņas nav jābaidās lietot un klikšķināt visādus vistrakākos parametrus, kā jūs to gribētu lietot, jo ar atskaitēm jūs datus sabojāt nevarat. Un tādēļ ir jābūt diezgan, atvērtiem un drošiem, eksperimentējot un skatoties, kā šīs atskaites jums vislabāk varētu noderēt. Lūk, un šeit ir attēlošanas sadaļa, kurā mēs varam skatīties
Vai mēs gribam redzēt slēgtos pasūtījumus, vai negribam redzēt slēgtos pasūtījumus šajā atskaitē, vai mums tikai slēgtos pasūtījumus rādīt, vai iekļaut vai neiekļaut neapstiprinātos pasūtījumus, un arī pasūtīšanas status, vai mēs gribam redzēt tikai tos, kurus mēs esam pilnībā nosūtījuši, daļēji nosūtījuši, vai neesam vēl vispār nosūtījuši. Nu, un, protams, pārskats un detalizēti nozīmē to, ka mēs vai nu mēs skatāmies, kā šajā gadījumā, ja pārskats, tad mēs neredzam saturu šiem pasūtījumiem. Un, ja mēs ņemam, protams, detalizētu pārskatu, tad mēs varam redzēt arī saturu šiem pasūtījumiem. Un šis detalizēti un pārskats praktiski attiecās visās atskaitēs, kurās ir runa par precēm un par produkciju. Tātad pārskats būs vienkārši ierakstu līmenī kaut kāda informācija, detalizēti tas vienmēr būs ieraksta saraksta informācija jau plašāk. Nu, lūk, šis būtu par klientu pasūtījumiem. Tālāk mums ir pasūtījumi piegādātājiem. Nu, pasūtījumi piegādātājiem modulī vērts ir pieminēt tieši šo vienu atskaiti, kura ļoti palīdz iepirkējiem. Tas ir iztrūkstošo preču pārskats. Iztrūkstošo preču pārskats ir tā atskaita, kura parāda visu, kas iztrūkst šobrīd uzņēmumā, kas ir jāpasūta. Un tā tad arī mēs atveram šo atskaites specifikāciju. Mēs varam skatīties iztrūkumu līdz konkrētam datumam, ja mums tas interesē. Mums neinteresē varbūt, kas iztrūks janvārī. Mēs gribam zināt tikai līdz decembra beigām, kas mums iztrūks. Mēs varam skatīties uz konkrētu piegādātāju, kas mums iztrūkst. Konkrētam artikulam varam skatīties, vai artikulu grupai vai klasei. Mēs varam skatīties iztrūkumu, kā arī artikulu klasifikācijas tipam konkrētam. Konkrētā noliktavā mēs varam skatīties iztrūkumu, un arī mēs varam pateikt, kurās noliktavās mums ir jāskatās atlikums. Šeit tas biznesa process bieži vien ir tāds, ka mēs gribam redzēt, kas mums iztrūkst, bet mēs neskatāmies noliktavu, piemēram, kas jau atrodas ražošanā. Ar šiem atlikumiem mēs vairs nerēķināmies, tāpēc atlikuma noliktavu mēs, piemēram, skatāmies tikai un vienīgi centrālo izēvielu noliktavu. Ja tur nav, tad mēs sākam uztraukties, jo tas, kas ir ražošanā, tas mums, piemēram, vairs neinteresē. Nu, lūk, un te ir arī visādi iespējas, ko mēs vēlamies redzēt. Vai mēs vēlamies redzēt tikai tos artikulus, kuriem ir iztrūkums, vai arī ar tiem artikuliem, kuriem ir iztrūkums un ir jau arī pasūtījumi piegādātājiem, jo pasūtījums piegādātājiem, līdz ko tas ir uztapis, tas vairs neskaitās, ka tas ir iztrūkums. Visus artikulus, kuriem vispār jebkad ir bijusi vēsture, un tā tālāk konkrētus artikulus no avota ieraksta, tātad mēs varam paskatīties konkrētam klientu pasūtījumam iztrūkumu. Vai arī mēs varam skatīties tikai tos preces, kuras mums ir pat daudz noliktavā, kurām ir pārpalikums. Nu, lūk, tagad mēs šo atskaiti palaidīsim un paskatīsimies, kā tad šī atskaita izskatās un kā to lasīt. Tātad šī atskaita rāda visu to šobrīd, kas mums iztrūkst. Kas mums iztrūkst un kas būtu jāpasūta. Nu, lūk, un šeit ir iztrūkums, un šajās kolonnās mēs redzam, kā tas iztrūkums veidojas. Iztrūkums, kā jau mēs arī iepriekš esam runājuši, tas ir vai nu no minimālajiem atlikumiem, vai no klienta pasūtījumiem, vai ražošanas pasūtījumiem, kas prasa, ka šī prece būs nepieciešama. Un, protams, tad, kad mēs redzam kaut kādus zilā fontā iezīmētus informāciju, tas nozīmē, ka šeit apakšā ir vai nu kaut kāds ieraksts vai cita atskaite. Un tā tad mēs redzam, atverās jauna atskaite, kas norāda, ka mums ir no TTT plus pasūtījums klienta 28. oktobrī izveidots un ka mums ir nepieciešams sagādāt priekš šī pasūtījuma preces. Un tur, kur mums ir savukārt šie P burtiņi, tas nozīmē, ka ir pasūtījums, pasūtāmais artikuls. Mēs varam paskatīties, ok, šo mēs no Šarlotas saldumiem iepirksim. Skaidrs, tātad pasūtāmais artikuls mums noklusētais ir, un tur, kur ir izsaukums zīmīts, tas nozīmē, ka pasūtāmā artikula nav. Mēs nezinām, no kā pasūtīt.
Tātad, jā, šī ir viena no vērtīgākajām atskaitēm, ko izmanto iepirkēji. Mēs varam arī spēlēties, mēs varam arī ignorēt minimālos un maksimālos atlikumus. Varbūt mēs esam salikuši šos minimālos, maksimālos atlikumus noliktavā, bet šobrīd mēs viņus neņemam vērā, jo ir tā, ka vispār ir preču deficīts un nevar jau sagādāt to, kas ir nepieciešams ražošanai, nu kur nu vēl minimālie atlikumi. Tātad kādā brīdī iepirkējs var šos atlikumus ignorēt. Un ja mēs skatāmies uz šo sadaļu, iztrūkuma izpildes veids, tad mēs varam skatīties iztrūkumu gan tam, ko mēs ražojam. Mēs varam skatīties tikai tiem artikuliem, kuriem ir pasūtāmie artikuli un kurus mēs iepērkam, lai ražošana un iepirkumi nav vienā iztrūkumā un nejauc galvu. Tad mēs varam arī skatīties, ko mēs iekļaujam vai neiekļaujam. Piemēram, bieži vien ir tā, ka, ja ir izveidoti ražošanas pasūtījumi sistēmā, bet viņi vēl nav apstiprināti, tad mēs varētu pēc noklusējuma mēs viņus neiekļaujam šajā te atskaitē, jo kamēr ražošanas vadība vēl nav apstiprinājusi ražošanas pasūtījumu un nav skaidrs, vai tas tiks ražots vai nē, iepirkējiem darbs nav jāsāk. Bet ir iespējams tādi gadījumi, ka mums ir nepieciešams tieši arī neapstiprinātos ražošanas pasūtījumus jau iekļaut iztrūkumā un jau sākt uz viņiem iepirkt, neskatoties uz to, ka ražošana vēl nav pasūtījumus apstiprinājusi. Tajā brīdī mēs varam pateikt, ka mēs ekstra gadījumos vienkārši iekļaujam kaut kādus neapstiprinātus ierakstus jau šajā atskaitē, lai jau varētu viņus sākt pasūtīt. Nu, lūk, un šeit savukārt ir visādi atlases parametri, piemēram, viens no tādiem ir pasūtījuma artikulu kodus. Ja mēs ieliekam šo atlasi, tad atskaite mums parādīs nevis tos kodus, ar kādiem mums sistēmā šis ir reģistrēts artikuls, bet to, kāds artikuls ir tam piegādātājiem, kas mums šo preci piegādā, ja, protams, ir reģistrēts šis pasūtāmais artikuls. Un šeit ir vesela rinda ar artikuliem, kuriem nav atrasts pasūtāmais artikuls, bet šeit savukārt ir jau piegādātāja pasūtāmais artikuls, un tādā veidā mēs jau redzam un zvanot piegādātājiem, piemēram, pa telefonu un kaut ko saskaņot, sakam, tev ir 4, 5, 6, 6, un viņš jau uzreiz saprot, par ko ir runa, par kuru no viņa artikuliem. Tas tāds arī ērtība iepirkējiem. Noapaļot līdz 2 decimālu daļām, piemēram, ja ir kaut kur ļoti gari šie te atlikumi ar mazām vienībām, kur atlikumā ir daudz zīmes aiz komata, lai šī atskaite nepaliktu pavisam raiba, tad var arī noapaļot līdz 2 decimālu daļām. Nogriezt garus artikulu nosaukumus, tas tūlīt paskatīsimies, kā tas izskatās, ka nav nogriezts. Tātad atskaitē, lūk, nosaukums aiziet vairākās rindās, un ja mums tas nosaukums nav tik būtisks, lai atskaite neizskatītos ļoti izstiepta, tad mēs vienkārši nogriezt garus artikulu nosaukumus un nogriežam, un jau šis artikulu nosaukums vairs nav tik garš redzams atskaitē. Tālūk, tas ir par un ap iztrūkstošo preču pārskatu. Mēs, jā, kā jau teicu, mēs varam ignorēt, mēs rādīt pārpalikumu kā negatīvu iztrūkumu, nē, un tad jau šī atskaite būs daudz, daudz kompaktāka, mazāka. Te ir tikai tas, kas trūkst, un bez kolonnām minimālais, maksimālais atlikums. Ja? Tātad tikai tas, kas ir operatīvajam darbam nepieciešams uzreiz. Nākamās atskaites mēs apskatīsim noliktavas atlikumu un artikulu kustības pārskatu. Šīs abas atskaites dzīvo noliktavas modulī, bet man viņas ir arī iznestas uz desktop sistēmas darba virsmas, jo viņas ir ļoti, ļoti populāras un vienas no populārākajām, ar kurām strādā. Tātad noliktavas atlikums. Šo atskaiti, protams, visi vairāk izmanto brīžos, kad ir jāpaskatās, cik mums šī prece ir atlikumā, vai viņa ir atlikumā, kā arī šo atskaiti noliktavas atlikumu izmanto grāmatveži mēneša beigās, lai salīdzinātu 2-1 kontu, tas ir noliktavas atlikumu konts finansēs ar atlikumu dzīvē, vai viss finansēs sakrīt ar to, kas atrodas noliktavā.
kā arī šo noliktavas atlikumu es parādīšu, kā viņu var izmantot arī salīdzinot kaut kādas cenas un vērtības. Šobrīd mēs šo atlasi paņemsim nost. Tātad pats vienkāršākais ir, protams, atskaiti skatīties ar visiem artikuliem, tikai kas ir, tikai ar atlikumu un sagrupētu pa artikuliem. Paņemsim šo atskaiti. Nu, tātad, ko mēs šeit iegūstam? Mēs iegūstam to, ka atskaite parādās pašizmaksā, iepirktajā pašizmaksā, atlikums un summa. Un mēs vienkārši redzam vērtības noliktavā uz doto brīdi. Tas, ko mēs varam vēlēties, protams, mēs varam gribēt atlasīt kaut kādu artikulu grupu, konkrētu, piemēram, kleitu grupa, un mēs tad redzam tikai to, kas mums atrodas noliktavas artikulā kleitu grupā. Bet mēs varam gribēt arī to, ka mēs negribam tieši redzēt tos artikulus, kas ir grupā kleitas. Un šeit ir stāsts par to, ka ja mēs gribam izslēgt kaut kādu vērtību no atskaites, mēs pieliekam priekšā izsaukuma zīmi, un tajā brīdī, kad mēs laižam atskaiti, tad mums vairs nav neviens artikuls atskaitē ar DR, šo artikulu kodu, tas nozīmē, ka kleitas nav. Ja mēs vēlamies izslēgt divas grupas, tad mums ir katrai grupai jāraksta priekšā izsaukuma zīme. Un tad mēs arī būsim izslēguši šortus no šīs atskaites. Ja mēs izdarīsim šādi, ka mēs vienu izslēdzam un otru aizliekam aiz komata, tas nozīmē, sistēma saprot to, ka mēs gribam tieši redzēt šortus atlikumā. Tāpēc izslēdzot katrai šai vērtībai pirms komata ir jāieliek izsaukuma zīme. Tā tad noliktavas atlikums. Mēs varam arī noliktavas atlikumu paņemt pa grupām sagrupētu, un tad mēs redzam konkrētu artikulu grupu atlikumu, kas ir kādreiz, tieši tas ir arī vajadzīgs, varbūt nav vajadzīga tik ļoti liela detalizācija. Mēs varam arī apskatīties artikulu pārskatu pa noliktavām, cik kas kurā noliktavā atrodas. Nu, lūk, savukārt detalizētajos variantos jau mēs redzēsim konkrētu detalizāciju. Tātad artikuls dokuments. Ja mēs paņemam atskaiti noliktavas atlikuma artikuls dokuments, mēs jau redzam konkrēti, no kāda dokumenta šis atlikums ir veidojies. Tātad 36 kleitas šajā noliktavā ir radušās tāpēc, ka ir bijis šāda noliktavas kustība 30. augustā, kur no noliktavas uz ražošanu ir pārbīdītas šīs kleitas, un tā atrodas ražošanas noliktavā. Savukārt šajā noliktavā atlikums ir radies no preču saņemšanas, un saņemšana ir notikusi 17. jūlijā, un tāpēc šis artikuls ir radies noliktavā. Tas ir tad, ja mēs vēlamies saprast, kas ir šie ieraksti, no kā ir veidojies atlikums, un šo bieži arī var skatīties tad, kad grib saprast FIFO, no kādiem ierakstiem, pa kādām cenām mums šobrīd ir atlikums, un ja būtu vairāki ieraksti vienai saņemšanai, kā šajā gadījumā, jā, tātad skaidrs, ka šīs ir pēc FIFO pirmās, kas ir ienākušas sistēmā, šīs ir otrais saņēmums, tātad mums ir vispirms 200 iztērēsim, un pēc tam būs 100, ko mēs tērēsim. Arī šeit ir tas pats. Tātad vairāki ieraksti mums jau parāda arī šīs FIFO rindiņas. Nu, lūk, tātad artikuls noliktava. Šis ir šķērsgriezums, kurā mēs katru artikulu varam paņemt un skatīties, kādās noliktavās tas atrodas. Piemēram, šeit ir artikuls, kurš atrodas 2 noliktavās, šeit arī. Tātad mēs varam jau redzēt pa konkrētām noliktavām. Savukārt, nākamais ir artikulu grupa un artikuli. Vēl viens šķērsgriezums, kurā mēs redzam artikulu grupu un kādi artikuli no šīs grupas konkrēti atrodas noliktavā. Tā kā jā, mēs varam iekļaut slēgtas noliktavas, mēs varam iekļaut slēgtus artikulus, jo, ja mums šobrīd tas artikuls ir slēgts, bet mēs gribam paskatīties atlikumu uz pagājušā gada beigām,
tad mums ir bieži vien jāieķeksē gan šīs slēgtās noliktavas, gan šie slēgtie artikuli, jo ja uz pagājušo gada atlikumu beigām bija kaut kāds artikuls, kas bija noliktavā, tad, protams, mums ir vērtīgi atcerēties, ka tie ir arī jāieskļauj atskaitē. Nu, lūk, aiziesim uz šo sadaļu. Šeit savukārt ir iespēja pateikt, kādā vērtībā jūs vēlaties redzēt noliktavas atlikumu. Visbiežāk, protams, ka tā ir pašizmaksa, iepirkuma pašizmaksa, kādā mēs skatāmies noliktavas atlikumu. Bet mēs varam skatīties arī atlikumus no artikula jebkura lauka. Šeit es esmu ielikusi, es gribu redzēt noliktavas atlikumu cenā. Un šī cena tiks ņemta no, tūlīt parādīšu, no kura lauka. No lauka, ja jums ir artikula kartiņā aizpildīts lauks cena, tad mēs redzēsim noliktavas atlikumu cenā no artikula kartiņas. Mēs varam arī ņemt pašizmaksā, pēdējā ražojuma pašizmaksā, pēdējā pirkuma cena, pēdējā pirkuma pašizmaksa. Tātad, jebkādā no šiem vērtībām jūs varat apskatīt noliktavas atlikumu. Savukārt, ja mēs izvēlamies cenu lapas, un ja mums ir vairākas cenu lapas vienam un tam pašam produktam, mēs varam pateikt, lūdzu, iedodiet mums vērtību no vienas cenu lapas un no otras cenu lapas, un vienā atskaitē mēs varam salīdzināt divu cenu lapu cenas dažādiem artikuliem. Šobrīd mēs paņemsim tā, ka mēs pirmo vērtību paņemsim pašizmaksu, un otro mēs paņemsim no artikula cenu. Un kā tad izskatās šobrīd atskaita, tad, kad mēs to paņemam? Tātad šeit mums rādās pašizmaksā atlikums, un šis mums rādās cenā atlikums. Un mēs tad arī varam paskatīties, ja mēs šo visu pārdotu, kāds mums būtu apgrozījums, un kas ir tas, kas mums ir šobrīd pašizmaksā. Ja? Tātad bieži vien ir uzņēmumi, kuri vēlās redzēt šos atlikumus pašizmaksā, it sevišķi tad, ja viņi grib saprast, pa kādu vērtību viņi varētu pārdot esošos atlikumus, kas ir tas nenopelnītais, ko viņi šobrīd tur noliktavā. Tas būtu par noliktavas atlikuma atskaiti. Un noliktavas atlikuma atskaite, tas ir foto uzņēmums konkrētā brīdī, konkrētā datumā, kas ir atlikumā. Savukārt, artikulu kustības pārskats ir atskaite, kura nevis dod foto uzņēmumu kaut kādā konkrētā brīdī noliktavā, bet jau rāda, kas ar šo preci ir noticis, kādas darbības ir notikušas konkrētā periodā. Paņemsim šobrīd, piemēram, septembri, un mums interesē, arī neņemsim nekādus, neiekļausim pat plānoto kustību, vienkārši paņemsim, kas noticis ar visām precēm, artikulu klases tipu. Nē, es negribu pa klasēm detalizēt, jā, tāpēc viņš man prasa tipu. Labi. Nu, lūk, šeit ir stāsts par to, ka mēs redzam, kas ir noticis. Tātad nosūtījām šo preci, nosūtījām šo preci 6. septembrī, nosūtījām ar citu nosūtīšanu arī 6. septembrī 5 gabalus, bija 45, nosūtījām 10. Tad, lūk, šeit ir arī bijušas 3 nosūtīšanas šai precei. Un šeit mēs redzam, jā, visu, kas ir noticies ar šīm precēm jau kaut kādā tādā laika nogrieznī. Mēs varam arī paskatīties tikai ar kustību. Redzējāt, iepriekšējā atskaita bija ļoti nepārskatām. Mums bija jāmeklē, kuram artikulam ir bijusi kaut kāda kustība. Bet, ja mēs pasakam rādīt tikai ar kustību, tad jau mēs samazinām šo informācijas daudzumu, un mums jau šī atskaita ir daudz īsāka, un šeit ir tikai tas, kas ir kustējies periodā. Tas ir par šo atlases parametru pareizu lietošanu. Atkal jau mēs varam iekļaut slēgtos artiklus un slēgtās noliktavas, ja mēs vēlamies skatīties atskaites par kaut kādu senāku vai netik senu pagātni. Rādīt pilnu artikulu nosaukumu, tas jau atkal nozīmē to, ka tā atskaite pabīdīsies tās rindas, ja mēs gribēsim
rādīt nosaukumu un apvienot vienādās rindas. Tas nozīmē to, ka, ja mums viena un tā pati prece ir bijusi vienā un tajā pašā ierakstā, ja mēs, piemēram, nosūtam vienu un to pašu preci vienā nosūtīšanā dažādās rindās, un mēs negribam, lai tā viena prece rādās 5 rindas tikai tāpēc, ka viņa bija ierakstā 5 rindās, tad mēs varam apvienot, un tā viena nosūtīšana sagrupēs šo artikulu vienā rindā, un nebūs tik gara atskaite. Protams, šeit arī ir šie paši atlases parametri, artikuls, artikulu grupa, artikulu klase, noliktava. Mēs varam arī sekot līdzi konkrētam partijas numuram, kas ar to ir noticis noliktavā, kad viņš ir saņemts, norakstīts. Un arī varam skatīties vairāk citās mērvienībās, ja jums ir definētas vairākas mērvienības vienam artikulam. Šeit gribētu ar šo sadaļu mazliet pieskarties. Ļoti daudz lietotāji bišķiņi apmūst pie šīs sadaļas, jo neiekļaut dokumentus nozīmē, daudziem liekas, ja es atķeksēšu, tad man rādīs norakstīšanu, rēķinu, nosūtīšanu, bet šeit ir tieši pēc noklusējuma ir pilnīgi visi noliktavas ieraksti iekļauti artikulu kustības pārskatā. Un tad jūs negribat redzēt kaut kādus ierakstus, kas jums neinteresē. Ļoti bieži šo izmanto tad, ja nevēlas redzēt tieši noliktavas kustības ierakstus, tāpēc, ka uzņēmums vēlas redzēt, kādas preces ienāks uzņēmumā un kādas no uzņēmuma iziet, tad noliktavas kustība, tas nozīmē, ka tiek preces stumdītas vienkārši starp uzņēmuma noliktavām, un tas bieži vien varbūt nav nepieciešams, jo tikai palielina apgrozījumu šajos kontos. Un tad viens no populārākajiem ir tas, ka mēs vienkārši izņemam šīs savstarpējās noliktavas kustības ārā un skatāmies tikai to, kas ienāk no ārpuses uzņēmumā un ko mēs izsūtam uz ārpusi ārā. Nu, un tad mēs varam arī konkrētus piegādātājus, klientus atlasīt vai konkrētu personu, kas šos noliktavas dokumentus ir veidojusi. Tas par noliktavas atskaiti artikulu kustības pārskats. Tātad noliktavas atlikums ir foto uzņēmums konkrētā brīdī. Artikulu kustības pārskats rāda jau, ko mēs esam darījuši. Un artikulu kustības pārskatu mēs bieži vien lietojam arī, lai izķertu kaut kādas nepilnības, jo, piemēram, uzveicam inventarizāciju, un inventarizācijā bija jābūt, bet nav. Nu, tad mēs varam iet artikulu kustības pārskatā un skatīties, kas tad ir noticis ar šo produktu, kāpēc viņš dzīvē ir vai sistēmā nav vai otrādi, un varbūt šos ierakstus pētot, mēs varam atrast arī, kur ir kaut kas nogājis greizi, kurā ierakstā ir kaut kas ar daudzumu un nepareizi ievadīts. Kā arī artikulu kustības pārskatu bieži vien izmanto, lai salīdzinātu noliktavas šīs darbības ar grāmatvedības darbībām, vai tur viss ir korekti apgrozījumos, vai prece ir saņemta un norakstīta tādās vērtībās, kā arī tā ir aizgājusi grāmatvedībā, kā arī artikulu kustības pārskatu, es vēl gan gribu atgriezties, izmanto, ja mēs iekļaujam plānotās kustības, ka mēs ar artikulu kustības pārskata palīdzību varam redzēt kaut kādus plānotās darbības, kas ir plānotas. Ja mums ir, lūk, šeit ir, tātad mums šobrīd ir 5 gabali atlikumā, bet mums nākotnē, man ir novecojuši dati bišķiņi, bet 12. septembrī klienta pasūtījums, kurš būs jāizsūta ārā 12. septembrī, un tātad mēs redzam arī nākotnes atlikumu. Tātad mums 12. septembrī būs -41. Un šis ir stāsts par to, ka uz šiem plānotajiem ierakstiem, kur veidojas šis negatīvais atlikums, balstās arī iztrūkstošo preču pārskats, kuru mēs pirms tam runājām. Līdz ko šeit nākotnē parādās negatīvs atlikums, ka kaut kas trūkst, tajā brīdī arī pieslēdzās iztrūkstošo preču pārskats, parādās šis artikuls iztrūkstošo preču pārskatā, ka viņš kaut kad nākotnē trūks. Nu, lūk, šeit arī var redzēt, tā tad ir 46 gabali noliktavā, 10 jau ir nosūtīti, 18. septembrī vēl 30 tiks izsūtīti, mums būs tikai 40 atlikumā. Un šis ir arī tas atlikums, ar ko mēs rēķinamies kā ar pieejamu atlikumu, jo mums ir kaut kādi nākotnes ieraksti, un nav jau vairs
tik liels atlikums, kā mēs domājam, jo mums ir nākotnē kaut kādas izsūtīšanas plānotas. Tas arī kalpo artikulu kustības pārskats, kalpo par analīzi nākamajiem periodiem, kas ar šo preci notiks un kad viņa mums varētu sākt trūkt. Un realizācijas modulī arī ir atskaites. Realizācijas modulī gan ir ļoti daudz atskaišu, kas ir saistītas ar grāmatvedību. Tās mēs šodien neapskatīsim, bet vienas no tādām populārākajām atskaitēm realizācijas modulī saistībā ar precēm ir, protams, statistika par artikuliem. Statistika par artikuliem tiek ņemta no realizācijas rēķiniem, un mēs skatāmies statistiku, cik daudz kādi produkti ir pārdoti. Paņemsim šobrīd atlasi tikai par periodu un paskatīsimies, ko mums šī atskaita rāda. Tātad mēs redzam, ka mums ir šādi produkti pārdoti šajā periodā, cik daudz, kāda ir bijusi cena un kāds ir vidējais apgrozījums. Un tad, ja mēs viņu kārtojam, mēs arī varam šo atskaitu sakārtot ar vainu pēc tā, ko visvairāk pērk. Tātad kleita ar kabatām rozām mums ir topā, un tā ir, uz to mēs šobrīd visvairāk varam arī pelnīt, jo klienti to pērk, un savukārt mēs arī varam skatīties, tā pati kleita, kuru visvairāk pērk, rada vislielāko apgrozījumu. Un tādā veidā mēs varam analizēt šos datus konkrētiem artikuliem, konkrētām artikulu klasēm, grupām, klientiem. Mēs varam arī pa klientu skatīties, kāds ir katra klienta šo te pirktāko produktu tops, ko katrs klients visvairāk pērk un iegādājās, kā arī uz kuru aģentu, no kuras noliktavas, uz kurām piegādes adresēm. Tātad, ja mums ir kaut kādi klienti, kā piemēram kaut kāda veikalu ķēde, mēs varam arī, analizēt datus pa katru šīs lielās veikalu ķēdes piegādes adresi, kurā piegādes adresē kādus produktus visvairāk pasūta. Un arī šeit ir atlase parastie un noliktavas artikuli, kurus mēs varam atsevišķi analizēt, jo, piemēram, mums interesē preču pārdošana, bet mēs negribam šajā atskaitē redzēt transporta pakalpojumus. Transporta pakalpojumi ir kaut kas cits, un tāpēc mēs analizējam tikai noliktavas artikulus un transporta pakalpojumu pārdošanu analizējam atsevišķi. Kā arī neiekļaujam vai iekļaujam kaut kādus dokumentus savā analītikā. Iespējams, mums neinteresē kredītrēķini, tas, par ko mums atgriež preci. Mums neinteresē varbūt skaidrās naudas rēķini, vai tieši interesē tikai, ko mēs tirgojam skaidrā naudā. Un arī priekšapmaksas rēķini, kādam var interesēt priekšapmaksas rēķinu analītika artikulu šķērsgriezumā, kādam var neinteresēt. Vai arī, ko mēs tieši caur kasi, caur posu kādus produktus tirgojam, tad mēs skatāmies statistikā tieši šo.